Vai mani dzird? Šeit Kronvalda bulvārī 1. Paldies. Un es ceru arī Latvijā, jo mums ir pievienojušies cilvēki gan no Kurzemes, gan no Vidzemes, gan no Latgales. Un es ceru, ka Facebookā mums skatās un vēl skatīsies daudzi. Es saprotu, ka ir darba dienas vidus, tāpēc pateicos visām sieviešu organizāciju vadītājām un pārstāvēm, kas šodien šeit ir zālē. Jo šodien mums ir tāds brīdis, kad mēs paskatāmies ar sievietēm, sieviešu organizāciju acīm par to, kas ir paveikts 4 gados. Un mēs paskatāmies uz tiem politikas procesiem, kas ir uzlabojušas sieviešu dzīvi, meiteņu dzīvi, zēnu dzīvi vai vīriešu dzīvi kādā noteiktā jomā. Un mēs bieži sabiedrībā esam pieraduši kritizēt politiķus, un ne ar vienu man arī pašai ir bijušas domstarpības, un iespējams ne tikai ideoloģiskas, bet arī praktiskas. Bet mēs visi ticam, ka sievietēm un vīriešiem ir vienādas iespējas un tiesības, un viņiem jābūt pieejamiem vienādiem resursiem. Un tie, kas ir neaizsargātāki, tie ir jāaizsargā vairāk. Un, manuprāt, tas ir tas, ko mēs šeit, kas esam zālē, mēs visi par to esam vienojušies. Un šodien man ir liels gods dot iespēju virknei nevalstisko organizāciju pateikt paldies politiķiem. Politiķi nāk no dažādām partijām, bet, lai izdarītu kaut ko priekš cilvēkiem, nav svarīgi, kurā partijā tu esi. Un es ceru, ka mēs to dienas laikā atklāsim. Bet kāpēc mēs šo balvu pasniedzam, to mēs dienas garumā jums atklāsim. Un, ja kādam ir darba dēļ jāskrien uz Saeimu vai citur, lūdzu noskatieties ierakstu. Es ceru, ka jums tas patiks. Tātad mani sauc Inete Ielīte, esmu sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja. Šis tīkls tika izveidots pirms Latvija iestājās Eiropas Savienībā tieši koordinācijai starp sieviešu organizācijām, un mēs kļuvām par Eiropas sieviešu lobiju biedru. Un kopš tā brīža mēs esam sākuši skatīties uz politiķiem, un nākamgad 20 gadus mēs svinēsim, es ceru, kopā ar jums. Un pašā sākumā es gribētu lūgt jūs uzrunāt vienu no mūsu svarīgajiem Eiropas cilvēkiem, Eiropas labas gribas vēstnieku brīvprātīgajam darbam, mūziķi, uzņēmēju, mecenātu, Vairi Nartišu. Nartiš kungs, lūdzu. Tagad aicinu Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Zani Petri iepazīstināt mūs ar tām dažām lietām, kas Eiropā ir svarīgas dzimumu līdztiesības jomā. Lūdzu, Petrs kundze. Labdien, godātie klātesošie, un liels paldies ir sieviešu sadarbības tīklam, manuprāt, fantastiska iniciatīva, kas apvieno gan tiešām nevalstiskās organizācijas, gan politiķus, un manuprāt, to novērtē noteikti abas puses. Es gribētu sākt ar Kofi Ananu savā laikā teikto par dzimumu līdztiesību. Un viņš teica, dzimumu līdztiesība ir vairāk nekā tikai mērķis. Tā ir priekšnoteikums, lai cīnītos ar nabadzības mazināšanu,
veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi un veidotu labu pārvaldību. Un es teiktu, ka viņa teiktais pilnībā sasaucās arī ar to, ko par to domā šobrīd Eiropā. Dzimuma līdztiesība ir viens no Eiropas komisijas galvenajām prioritātēm, un tā tiešām arī caurvīja visas citas pārējās politikas jomas, vai mēs runājam par zaļo kursu vai par digitālo pārēju, tā ir visur. Dzimuma līdztiesības stratēģijas mērķis ir veidot tādu Eiropas Savienību, kur sievietēm un vīriešiem, meitenēm un zēniem visā to dažādībā ir vienādas iespējas. Ir vienādas iespējas piepildīt savus mērķus, ir vienādas iespējas izaugsmei un vienādas iespējas līdzdarboties dažādās sabiedrības norisēs. Un es domāju, ka mēs esam viensprātis, ka gan uzņēmēju darbībā, gan politikā, gan sabiedrībā mēs kopumā varam sasniegt tikai šo savu kopīgo potenciālu tad, ja izmantojam visus savus talantus un dažādību. Un te nepietiek, ja tikai skatāmies uz daļu no sabiedrības, jo tas nozīmē arī daļu no idejām un daļu no enerģijas. Ir daudz dažādi pētījumi par šo jautājumu, un tas parāda, ka diskriminācija maksā dārgi, un tā maksā dārgi ne tikai tiem, ko tā tieši skar, bet tā maksā dārgi visai sabiedrībai kopumā. Jo vienā gadījumā trūkst personāla, personiskās atzinības un izaugsmes, bet otrā gadījumā ir zaudēti talanti, ir zaudēta inovācija un iespēja celt mūsu kopējo labklājību. Un šī 2020. gadā pieņemtā Eiropas dzimuma līdztiesības stratēģija ir tieši domāta šo būtisko mērķu sasniegšanai. Un te mēs runājam gan par to, ka ir jāizbeidz ar dzimumu saistīta vardarbība, jāmazina stereotipi, jāmazina plaisas darba tirgu un daudz ko citu. Un tā kā man bija dažas minūtes, tad es nobeigšu ar to, ka Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen saka, ka pārtikas un sociālas Eiropas veidošana ir atkarīga no mums visiem. Un mums ir nepieciešama līdztiesība visiem un visās tās nozīmēs. Un es domāju, šodien mēs tiešām godinām tos, kas ir ieguldījuši daudz sava laika, enerģijas, ideju, lai veicinātu šo līdztiesības jautājumu risinājumu Latvijā. Un es tiešām no sirds novēlu arī turpmāk saglabāt šo enerģiju un šo darba spāru un strādāt, lai mēs tiešām veidot šo vienotāku, taisnīgāku un iekļaujošāku sabiedrību. Paldies! Paldies! Jāsaka tā, ka es droši vien mazliet pamainīšu šodienas scenāriju, tā kā mums laiks ir atkarīgs no mūsu sarežģītajām dienas kārtībām, un tāpēc lūkšu šeit priekšā vienu no politiķiem, kur ir nominējušas vairākas organizācijas, Andreju Judinkungu, lūdzu. Un es aicinu arī Zani Petras kundzi. Un jums tagad būs uzmanīgi jāklausās, ko jums stāstīs pirmajiem cilvēks, ar kura uzvārdu ir saistītas 3 dzimuma līdztiesības balvas. Alfs Raudis, Marutas Raudis mākslas centrs. Lūdzu. Man tiek dots vārds? Jā, lūdzu. Labi. Pasakiet, lūdzu, kas nokļūs šodien pie mūsu izcilajiem, brīnišķīgajiem sadarbības partneriem? Porcelāna balvas ir izgatavojusi Marutas Raudas porcelāna darbnīca. Pēc no dzīves pāragri aizgājušās smagas slimības rezultātā Marutas Raudas mākslinieces iesāktās tradīcijas, un šie mākslas darbi saglabā mākslinieces gan pirkstu nospiedumus, viņas šo ideju tēlu, balto un ar zeltu. Un es domāju, ka tiešā veidā iedvesmo šo te ideju par dzimumu līdztiesību, kas māksliniecei bija visā dzīves uztveres pamatā. Un lai šīs balvas labi kalpo arī ikdienā. Paldies! Paldies liels jums! Es gribu teikt tā, Judinkungs, jūs ir nominējušas organizācijas par darbu kā 13. Saeimas deputātam, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas, kā arī Krimināla tiesību politikas apakškomisijas priekšsēdētāji.
Piemēram, Jelgavā sieviešu invalīdu organizācija Zvaigzne saka, ka jūs esat paraugs, kādam politiķim jābūt. Ļoti mierīgs, ļoti iedrošinošs, ļoti korekts un ļoti kompetents. Un jūs esat nominēts par to, ko esat darījis bērnu tiesību likuma grozījuma izstrādāšanā, šīs darba grupas vadīšana, sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, tā skaitā bērnu un jauniešu un pakalpojumu sniedzējumu organizācijām. Un žūrijas komisija, kurā ir gan sieviešu organizāciju tīkla pārstāvis, gan neatkarīgi eksperti, par kuriem es šodien pastāstīšu mazliet vairāk, nolēma, ka no šīm 9 balvām 3 mēs tā kā īpaši izceļam, jo tās bija žūrijas balsojums, neatkarīgā žūrija izvēlējās jūs kā vienu no šiem politiķiem, kas ir devis to iedvesmu darbam, ilgstošam, skrupulozam darbam politikā. Tā kā paldies jums par to. Jums būs jāsaka. Jā. Un mēs tādu nelielu atzinības rakstu, un tad mēs, protams, tagad gaidām tos atzinības vārdus. Paldies, Pēters Kundze. Es teikšu atklāti, es biju pārsteigts, jā, un es tad ilgi mēģināju, uzreiz mēģināju saprast, par ko es tādu izdarīju, jo man šķiet, ka neko īpašo es arī nedarīju. Bet es atceros, kadreiz es vispār uzskatīju, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi, visiem ir tiesības ir, un neviens nav diskriminēts. Pēc tam es sapratu, mana burbuli varbūt tā ir. Es tieši redzēju, ka ir vairākas vietas, vairākas jomas, ir milzīgas problēmas, un, diemžēl, gan jums, gan mums būs darbs, un vēl daudz, kas ir jāizdara, lai tiešām garantētu katram cilvēkam iespēju realizēties, dzīvot tādā pasaulē, kur uz viņu neskatās uz kaut kādu mazo, nepilnvērtīgu, un runa nav par kaut kādu īpašu aizsardzību atsevišķiem cilvēkiem, vienkārši visiem ir jābūt viena līmenī. Tas ir tā jāstrādā, un es ceru, ka arī mūsu saimā mēs varēsim ar panākumiem pildīt savu darbu. Paldies jums liels par apbalvojumu. Tiešām. Paldies. Un mēs ceram uz tālāku sadarbību, tātad šeit ir iesaņojums. Un es arī gribētu teikt, ka mums bija prieks sadarboties un būs prieks sadarboties, un mēs no darba nebaidamies. Paldies liels, Judin kungs. Paldies. Jā. Bieži vien gribas vairāk stāstīt un teikt no sirds, tāpēc es mēģināšu īsi un konkrēti. Viens no kandidātiem, kas ir ļoti svarīgs bijis vienai īpašai sieviešu grupai, ar kurām sieviešu sadarbības tīkls strādā 5 gadus, ir Romu sievietes. Un es gribētu lūgt tagad no Ventspils, lai mums pievienojas Romu sieviešu organizācija Sāra Hetene, vadītāja Malda Avrāmenko kundze. Lūdzu, Malda. Sveicināti visi, ļoti liels prieks jūs visus šeit redzēt. Man tas gods pirmo reizi tādā lielā pulkā un ar tādiem cilvēkiem būt kopā un izteikt labus vārdus tieši konkrēti labklājības ministrija kungam Gatim Eglītim. Sadarbības laikā ir aktualizējies dzimumu līdztiesības jautājumu problemātiku Latvijā, galvenokārt koncentrējušies uz nevienlīdzības mazināšanu. Ministrs tikās ar NVO, uzklausīja priekšlikumus un ne tikai pieklājīgi atbildēja paldies par priekšlikumu, bet deva uzdevumus Nodarbinātības valsts aģentūrai veidot mācību programmu Latvijas romiem, analfabētiem, ar kuriem vislielākā problēma, kas mums tagad ir. Eglīša kungs ir vērsis uzmanību arī uz abu vecāku līdzvērtīgu atbildības un rūpju bērniem un citiem ģimenes locekļiem par pienākumu dalīšanu, kas ļaus sievietēm ātrāk atgriezties darba tirgu un nezaudēt savas profesionālās prasmes. Eglītis ir domājis arī par pasākumiem ilgtermiņā, kas piesakāmi un risināmi nākamā gadā valsts budžetā. Labklājības ministrs ir plānojis virzīt arī citas iniciatīvas, kuras veicina darba un privātās dzīves līdzsvaru. Ministrs ir sekmējis veiksmīgu sadarbību ar nevalstisko un privāto sektoru, lai stiprinātu sieviešu un meiteņu prasmes un zināšanas informācijas un tehnoloģiju jomā. Sadarbības tīkls augsti novērtē arī ministra atbalstu sievietes līderes balvas un dzimumu līdztiesības balvas tradīciju turpināšanai, izsakot atzinību pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem,
un politiķiem par ieguldījumu dzimumu līdztiesības veicināšanā. Būtiski, ka darbu turpina Labklājības ministrijas paspārnē dzimumu līdztiesības komiteja un ministra darbības laikā tieši vairāk ieklausoties un veidojot darba kārtību atbilstoši NVO ieteikumiem. No sevis kā no Romu mediātora vēlreiz gribu pateikt lielu paldies konkrēti ministram par atbalstu Romu kopienai un par atbalstu Romu mediātoriem. Liels paldies! Paldies! Eglīša kungs, jums savukārt balvu pasniegs Maastrīgo atbalsta centra Dace biedrības Dace vadītāja. Viņa arī šogad tikus uzslavēta kā viena no svarīgākajiem sociālo uzņēmumiem Dobels rajonā. Un tā kā jūs saņemat balvu no Daces rokām. Kultūras ministram pagaidi. Un šeit ir arī jums atzinības raksts. Šoreiz mums ministra nebija vēl, tāpēc nav ar ministra parakstu. Un mēs arī sakām paldies jums par šo un gaidām no jums atbildes runu. Man tie ministri sajuka, kas tos kuru ministru pieteiks, jo par romiem mums bija 2 slavējami, jo jūs pirmais ar viņiem sirsnīgi runājāties, kā jau Malda teica, ka jūs ieklausījāties, ko saka, ja? Un otrs mums ir izveidojis veselu nacionālu politiku. Tā kā tūlīt mēs nākamo jūs, Funtoja kungs. Paldies. Interesanti, ka tieši vakar bija mana pēdējā darba diena kā labklājības ministram, un tieši pēdējā tikšanās, kas man bija ar Romu kopienas līderi Normundu Rudeviču. Tieši 4:43 valdību nobalsoja, tā kā tas ir varbūt tāpat simboliski, ka tā bija tā pēdējā tikšanās ministra amatā, un ir tiešām vairākas labas iniciatīvas, kas ir iesāktas attiecībā uz robu kopienas vienlīdzību un teiksim, varbūt dažādu nabadzības risku mazināšanu un tā tālāk. Bet attiecībā uz dzimumu vienlīdzības jautājumiem man jāsaka, šis darbs ir bijis viegls tādā ziņā, ka man ir 3 bērni un man ir 2 meitas. Un tieši caur viņu, teiksim, tā skatījumu, kādu es gribu būt redzēt Latviju sabiedrību, kādā viņām būs uzaugt. Ja? Un, piemēram, par to, ka par darbu, vienlīdzīgu darbu ir jāsaņem vienlīdzīgs atalgojums, par to, ka ģimenes pavarts ir jādala, teiksim, tie pienākumi godīgi, ka augsti amati, ja, lai nav kaut kāda aizspriedumi, ka sievietes kaut ko nevar vai kā, ka nav šie glass ceilings. Ja, teiksim, es negribu, lai manām meitām ir jādzīvo tādos teiksim, tā apstākļos. Un tāpēc līdz ar to arī caur ministra darbu ir šīs lietas, kas ir darītas ar tādu pārliecību, kā es gribu, kā izaugs manas meitas. Un, jā, vēl es gribēju pieminēt, kad apsveikt jauno valdību arī ar to, ka attiecībā uz dzimumu līdztiesību ir liels lēciens, ja, jo aizējošajā valdībā bija 2 ministres un tagad būs 6 ministres. Tā kā arī tas. Paldies! Jā, paldies jums! Paldies liels vēlreiz. Tiešām paldies. Tā, tehniska lieta. Katram ir arī iesaiņojams maisiņš katrai balvai, lai pagūtu aiznest mājās. Bet tagad es aicināšu otru ministru. Šeit lūdzu, Puntuļa kungs, nāciet priekšā. Un jums balvu pasniegs Sāras Hetenes pārstāve, mūsu jaunā un talantīgā Jūrmalas Romu mediātore Marija Dragūne. Un jūs esat nominēts par to darbu un personīgo līdzdalību Romu konsultatīvajā padomē, par to, ka jūs sadzirdat ne tikai vienas un ne tikai Romu vīriešu balsis, bet arī skaļas Romu sieviešu balsis, un ka jūs esat paplašinājis konsultatīvo padomu ar plašu NVO loku, un ka jūsu vadībā ministrija paplašinājis sadarbību tiešām un mēģinājis viņu veidot un attīstīt. Un tad mums ir tas prieks jums pasniegt šo te atzinības rakstu un teikt tā turēt un atbalstīt. Un Marija, pasniedz lūdzu. Labdien, kolēģi! Es jūtos patiešām pagodināts un ļoti labi apzinos, ka šī
balva, šī atzinība nav tikai man, tas ir mums visai kultūras ministrijai par mūsu veidoto sabiedrības saliedētības politiku, un droši vien jau nav noslēpums, ka tieši šī jomā vairāk esam dzirdējuši sabiedrībā kritiku nekā atzinību, tādēļ šīs mirklis ir īpaši patīkams. Jā, sabiedrības saliedētība tas ir ne tikai dzimuma līdztiesības jautājums, tas ir dažādu etnisko grupu sabiedriskas iekļaušanas jautājums, un kas īpaši svarīgi kultūras ministrijai, arī šo etnisko grupu kultūras savdabības saglabāšanas jautājums, ko mēs vienmēr esam akcentējuši. Un, kā jūs savā uzrunā sākumā minējāt, mums ir jāpalīdz tiem, kuriem klājas visgrūtāk. Un ja mēs šobrīd analizētu dažādas etniskās grupas Latvijā, tad Romu jautājums ir vienmēr bijis īpaši akcentējams, un īpaši akcentējam arī to mēs, kultūras ministrija, savā politikā, un šis darbs noteikti ir turpināms, un es apsolu, ka mēs šo turpināsim. Vēlreiz paldies par šo apbalvojumu. Paldies jums! Paldies. Jāsaka, ka jūs personīgi gribēja sveikt un paslavēt Sergejs Maksimovs, balvu novada domes priekšsēdētājs, agrāk Viļakas domes priekšsēdētājs un pašvaldību dzimuma līdztiesības balvas laureāts. Bet mēs viņu šobrīd neatrodam internetā, tāpēc viņš noteikti ar jums sazināsies un pateiks tos labos vārdus, ko viņš arī gribēja teikt un to iedrošinājumu. Jā, paldies, lai jau balva salīdzinoši tālu. Es tur esmu bijis reģionālās vizītēs, noteikti viņas satikšu balvos. Jā, paldies. Kolēģi, tagad man ir jādod vārds vienam no svarīgajiem mūsu žūrijas komisijas locekļiem, Latvijas ārpolitikas institūta direktoram Kārlim Bukovskim. Mūsu žūrijas komisijā vienmēr ir abu dzimumu pārstāvi, tātad ir gan vīrieši, gan sievietes vienmēr, un tie ir dažādos laikos bijuši dažādi. Ojārs Kalniņš, kad viņš vēl nebija politiķis, Andris Gobiņš, Eiropas kustības Latvijā vadītājs, Filips Rejevskis un citi pētnieki un tiesības sargs. Un šobrīd es gribētu dot vārdu doktoram Bukovskim, vai viņš ir tiešsaistē, jo viņš iepazīstinās ar nākamo kandidātu. Nākamā kandidāta arī ir tāda ļoti, ļoti īpaša. 13. Saeimas laikā strādāja par iekšlietu ministri. Lūdzu, Bukovska kungs. Labdien, kolēģi. Tiešām milzīgs gods ir bijis būt gan atlases žūrijā, gan arī, protams, šī iespēja novērtēt un piedalīties procesā par tik fundamentāli svarīgiem jautājumiem, kā līdztiesība, kā dzimuma līdztiesība Latvijā un arī pasaulē. Pavisam īsi, tā kā man teica, ka esot ļoti ierobežots laiks, tad dzimuma līdztiesība manā izpratnē ir atziņa. Tā ir atziņa, kam ir faktiski jābūt aksiomai visu pasaules cilvēku apziņās. Mēs piedzimstam dažādi, mēs piedzimstam dažādās Latvijas un pasaules vietās. Mēs piedzimstam dažādos apstākļos un dažādos resursos un dažādos sociāla-ekonomiskajos apstākļos, un tādēļ ir tik fundamentāli svarīgi, lai šīs atšķirības neturpinātos arī kultūrā, politikā un sabiedriskajā dzīvē. Un vēl būtiskāk ir, lai netiktu radīts jaunas atšķirības un jauni ierobežojumi papildus jau esošajiem sociāla-ekonomiskajiem, kurus ir tik daudz grūtāk izskaust. Un līdztiesība ir situācija manā izpratnē, kad bērnam piedzimstot, viņa vecākiem nav jāuztrauc par to, kādi sabiedrības uzliktie ierobežojumi viņa bērnu sagaida dzīvē. Ja viņi var zināt to, ka, lai kāds ir bērns, lai kāds ir cilvēks piedzimis, viņam būs vienādas tiesības un vismaz nominālās iespējas sasniegt labāko savā dzīvē, sasniegt to, kas padodas vislabāk. Un tāpēc arī ņemot vērā, ka es esmu ārpolitikas jomas pārstāvis, un šī gadījumā man ir tas gods doktorai Marijai Golubevai pasniegt šo te balvu, un gan kā starptautisko attiecību pasniedzējai un līdztiesības domas veicinātājai arī studentos, kas viens otrs tagad jau ir pieauguši un visnotaļ labi atcerās jūsu stāstīto, mācīto un skaidroto. Arī kā iekšlietu ministrei starptautiski pārstāvot, reprezentējot Latviju, gan Eiropas Savienības padomu sagatavošanā, gan arī Latvijā iekšienē, kaut vai tīri elementāri mūsu pašu policistu, ja drīkstā izteikties, audzināšanā par to, kas tad ir, cik tad daudzveidīgi un dažādi ir sabiedrība un ka visiem ir vienādas tiesības. Un, protams, arī kā Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītājai un
daudz un dažādu viedokļu vienlīdzīgai un līdztiesīgai moderēšanai un novešanai līdz rezultātam. Manā izpratnē doktora Golubeva ar sevi, ar savu personīgo un profesionālo piemēru un drosmi veicina šo te apziņu par dzimumu un vispār līdztiesību kā tādu un šīs te aksiomas veidošanos, lai ikvienam ir tiesības kļūt izciliem. Paldies, Bukovskungs. Vai mēs varētu dzirdēt mūsu balvas laureātes atbildi? Zumā. Labdien! Labdien! Labdien, un man ir milzīgs prieks un gods šodien piedalīties attālināti šajā pasākumā, un, protams, esmu ļoti pateicīga par balvu. Dzimuma līdztiesība ir tiešām aksioma jebkurā civilizētā sabiedrībā, bet ir svarīgi saprast, ka dzimuma līdztiesība nepastāv tur, kur pastāv vardarbības draudi. Latvijā, tāpat kā daudz kur citur pasaulē, vēl joprojām daudzas sievietes dzīvo bailēs no vardarbības, tā skaita savā ģimenē un savas attiecības. Tāpēc esmu tiešām pateicīga liktenim, ka man bija iespēja, esot iekšlietu ministrija, cīnīties pret šo vardarbību, ka bija iespēja arī kaut ko uzlabot likumos, lai būtu vieglāk palīdzēt upuriem tikt brīvībā no vardarbības. Latvijai ir vēl daudz, kas jādara, lai nostiprinātu dzimumu līdztiesību, tā skaitā, protams, arī ģimeņu līdztiesību un visu ģimeņu aizsardzību. Es ceru, ka šis saeimas laikā, neskatoties uz visu, tiks pieņemts likums, vienalga, ka tas sauksies civilās savienības vai dzīves biedru vai kaut kā citādi, kas sargās visas ģimenes. Un es ceru, ka 15. saeimā mēs Latvijā panāksim arī laulību vienlīdzību. Bet pašlaik gribētu novēlēt visām drosmīgām sievietēm un vīriešiem, kas cīnās par dzimumu līdztiesību Latvijā, panākumus, drosmi un spēku. Jums tas noteikti noderēs. Paldies! Paldies, Golubevas kundze! Aplausi! Un šī balva jūs sagaidīs, kad jūs atgriezīsieties Latvijā. Mēs jums to nogādāsim. Paldies! Tā. Es domāju, kolēģi, ka mēs esam pelnījuši mazliet mākslas, mazliet dvēselē. Vai es varētu aicināt Vairināru Tiškungu, lūdzu? Nedaudz par mani. Kopš bērnības esmu arī aktīvs līdztiesības cīnītājs bijis, un mana cīņa par līdztiesību bijusi tāda, ka es esmu centies saglabāt mūsos bērnus. Un šodien es jums parādīšu nelielu stāstu šo manu cīņu ar manu bērnību, ar manu muzikālo bērnību, un šoreiz būs nelielas 4 miniatūras, kas saucās Rotaļlietu stāsts. Un pirmā miniatūra būs duets ar manu skatuves kolēģi. Man te ir 2 uzreiz, ar kuriem es kopā esmu gadus daudzas muzicējis, bet šoreiz man būs 2 citi kolēģi, daži citi kolēģi, dueta partneri. Un pirmais būs mans mazākais kolēģis, kurš mēs muzicēsim kopā. Mēs muzicēsim kopā. Tik tak duets. Tā.
Otrā daļa būs atkal duets, otrā daļa būs zaķa trombonista duets. Tev mēs teiksim paldies. Tuvojas Ziemassvētki, un trešā daļa būs Ziemassvētku duets. Un manas uzstāšanās noslēgumā pēdējā miniatūra būs tekilas duets, kas parasti man ir ļoti riskants duets, bet mēģināsim šodien gan jau, ka izdosies. Ha! Nebūs. Paldies, Nartīša kungs, par ļoti jaukām emocijām, ļoti sirsnīgām. Jo, kaut gan mēs sakām paldies par ļoti smagiem darbiem, ar ļoti bieži vien grūti izdarāmiem darbiem šodien, es domāju, mums ir tādā gandrījuma sajūtē par labu padarīto ir jābūt. Un es gribētu lūgt Krīžu centra Skalbes padomes priekšsēdētāju Andu Švinku padalīties
pāris domās par to, kāpēc mums nākamajā gadā vajadzētu vēl vairāk pievērst uzmanības tam darbam, ko jūs darat un ko mēs darām. Un mums jau vairāk no balvas laureātiem pieminēja šo tēmu. Lūdzu, Švinkas kundze. Labdien, Švinka. Strādājot Kalvēs, tas, kāpēc mums noteikti nav jāapstājās. Jāapstājās saistībā ar vardarbību, to, ko piedzīvo sievietes, vīrieši ģimenēs, ir tas, ka tas, ko es redzu vairāku gadu garumā, un es esmu Kalvēs krietnu laiku, kad ir ļoti liela uzlabojuma, bet, protams, ir nepieciešams vēl un vēl darīt. Tas, ko mēs šobrīd redzam Kalvēs, kad cilvēki lūdz palīdzību, gan sievietes, gan vīrieši, kas ir ļoti tāds apsveicams moments, jo arī vīrieši ir sākuši uzdrošināties runāt par to, ka arī viņi cieši, jo mēs esam visi līdztiesīgi, tā kā mēs šeit runājam. Un ir labi apstāties un paskatīties tajā nogriezienī, kas tad ir izdarīts, kādi ir tie uzlabojumi, un šobrīd viņi ir, un tas nozīmē, ka ir jāiet uz priekšu, kā mums Martas konferencē teica pārstāvji, kad ejam uz nulles toleranci pret vardarbību. Un es domāju, ka tam ir ļoti liels spēks un caur izglītošanu, caur iesaisti, caur politiku mēs varam, un arī caur mūsu darbu, mēs noteikti varam uz to tiekties. Un paldies! Paldies. Anta, man bija liels lūgums. Vai es varētu lūgt jūs mūsu visu vārdā nodot Andai Čakšas kundzei arī šo balvu? Jūsu organizācija bija viena no tām, kas atbalstīja. Mēs domājam, ka mēs varētu doties uz Saeimu. Viņi droši vien vai jau ir ministrijā šodien. Viņi teica, ka iespēja robežās būs klāt, bet mēs kopīgi nodosim. Jo, paldies. Es ceru, ka kaut arī viņi aiziet uz citu jomu. Mēs ar jauno labklājības ministri strādāsim daudz kopā un ar jauno iekšlietu ministru. Paldies liels un daudz spēka jums. Paldies. Nodosim balvu. Aplausi Čakšas kundzei. Čakšas kundze tika nominēta par viņas darbu Saeimā, par darba grupas vardarbības ģimenē vadīšanu, un mēs, protams, vēlam viņai veiksmi arī jaunajās darba gaitās. Nākamā ir ļoti svarīga organizācija, kur grib izteikties, un tā ir Latvijas pretnabadzības platforma. Un es lūdzu valdes priekšsēdētāju Lailu Balgu iepazīstināt ar jūsu kandidātu. Un jūs nāksiet divi kopā ar valdes locekli Šveicarkungu, ja? Šveicarkungs, lūdzu. Man ļoti patīk, ka ir divi kandidāti, vīrietis un sieviete, kā jūs redzat. Lūdzu, Balgas kundze pie mikrofona. Mikrofonu varbūt nemaz nevajag. Vajag. Ierakstā. Arī ierakstām ir vajadzīgs. Labi, paldies liels par iespēju. Kā jūs zinat, Latvijā dzimuma līdztiesības nav bijis un nezinu, vai tik drīz būs. To es zinu ļoti labi, strādājot šai nišā jau 30 gadus un redzot, ka tas, kas notika pirms 30 gadiem, šodien tiek runāts atkal otrais. Un maļam vienu un to pašu. Tāpēc mēs, mūsu organizācija, kas cīnās pret nabadzību Eiropas līmenī, mēs esam Latvijas lielākā pretnabadzības organizācija, ļoti stingri varam apgalvot, ka dzimuma līdztiesība ir viens no galvenajiem aspektiem, lai novērstu valstī nabadzību. Un te Gatim un citiem ir jāieklausās vairāk sievietēs. Mēs esam izvirzījuši divus kandidātus uz šo balvu, ļoti svarīgs kandidāts, un vienu mēs jau uzklausījām, tā bija mūsu cienījamā Marija Golubeva, un otru mēs ļoti priecājamies šodien redzēt Regīnu Ločmeli. Regīna, nākat šurp, lūdzu. Mēs esam priecīgi, ka jūs esat mūsu valstī. Paldies. Un kāpēc Regīna? Mēs valdē apspriedām, ka Regīna ir cilvēks, kuru mēs redzām masu mēdījos, pārstāvot gan politiskas partijas, gan citas vīriešu grupējumus. Ja? Regīna spēja strādāt ar cilvēkiem, lai pastāstītu, ka jābūt šai valstī sociālam taisnīgumam. Ir jāmazina nabadzība, ir jāpalielina garantētā iztiks minimumu un tā tālāk, Regīna. Tas ir no jūsu prezentācijām masu mēdījos, ko visi dzird, bet nevienmēr grib ieklausīties. Regīna ir tas cilvēks, kurš kā varonīgs vīrietis izveidoja atbalstu Zolitūdas cilvēkiem. Regīna ir tas cilvēks, kas ir racis ierakumos mūsu kritušos varoņus, lai
apbedīt godājumās vietās. Un ir tādas lietas, ko tu nevienmēr zini pateikt, ja tu cilvēku ikdienā arī nesatiec. Un būdams Saeimas deputāte, es gribu teikt, tas vien jau ir sievietē liels varoņdarbs strādāt Latvijas Saeimā. Un tāpēc es arī vēlos, lai mēs varam šodien to balvu Regīnai pasniegt un iepriecināt kaut mazu brīdi. Paldies. Paldies jums arī. Paldies. Paldies. Un es arī gribu pasniegt atzinības rakstu mūsu vārdā un pateikt, ka mēs ceram, ka jūs turpināsiet darbu un neatlaidīgi un vēlam panākums. Jā, paldies. Milzīgs. Tāds prieks. Jā. Mēs pēc tam parunāsim. Jā, milzīgs. Paldies. Es nezinu, kā es spēšu gan paturēt visas balvas. Izdarīsim tā. Es vēlos teikt, redzot Pirmkārt, milzīga pateicība jums par to, ka izvirzījāt mani kā nominanti. Visām sieviešu organizāciju pārstāvēm par to, kā jūs esat, jūs turpināt cīnīties, neskatoties ne uz grūtajiem laikiem, pat uz to, ka sabiedrība nevienmēr viennozīmīgi uztver šo darbu joprojām. Kopš 90. gada sākuma esmu sieviešu kustībā. No sākuma kā brīvprātīgā, dažādu organizāciju pārstāve, esmu bijusi vairākas konferences Eiropā, un spilgti man atmiņā palikusi mans brauciens Zviedrijā, kur viņi teica, ka kādreiz Zviedrijā arī bija Skandināvijā kopumā tas pats, tāpat situācija, kā pašlaik Latvijā. Un viņiem bija nepieciešami 30 gadi, lai šo situāciju mainītu. Diemžēl Latvijā, es domāju, mums būs vajadzīgi tomēr vairāki 10 gadi nekā 30, kur bija nepieciešami Skandināvijai. Bet neskatoties uz to, mums ir jāturpina cīņa. Šodien dzirdot priecīgus vārdus par to, ka lūk mums 3 ministru vietā, tagad 8 sievietes ieņem ministrs posteņus, es jums varu teikt vienu. Ja mēs paskatīsimies uz politiku, diemžēl pašlaik nevienu no politiskajām partijām Latvijā nevada sievietes. Nevienu. Mūsu partijā, Sociāldemokrātiskajā partijā saskaņā tuvojas kongress, kur būs priekšsēdētāja, paredzēta priekšsēdētāja maiņa. Es jums varu teikt tā, esmu pieteikusies priekšsēdētāja amatam. Un jau, jā, paldies. Un mūsu pārdietā tiešām ir ļoti drosmīgs solis, jo es 2. mēnesi saņēmu tādu kritiku un man aicina atteikties no šeit neapdomīga soļa un tā tālāk, bet no tā nebūs. Bet neskatoties uz to, vai es palikšu saskaņā, vai es būšu tās priekšsēdētāja, vai dibināšu, man pat bija doma dibināt sieviešu partiju, tiešām apnicis, jo tur politikā tie stereotipi ir visstiprāki. Bet pašlaik, diemžēl aizgāja Judine kungs, nezinu, bet es vienalga varbūt šo ierakstu ieraudzījis arī politiķi, redzu ļoti svarīgus moments, kuri jālabo steidzami. Pirmkārt, uzturlīdzekļu apmērs, pirmais. Otrais, steidzami ir jāļauj tam sievietēm, kuras vēlas tomēr, lai viņiem būtu bērns, lai valsts apmaksā nevis 2 ekomēģinājumus, bet vairākas. Jā, man pāris tādi tik bēdīgi stāsti lieliskām ģimenēm, kuras vēlas un nevar vienkārši atļauties no Latgales. Jā. Un treškārt es aicinātu sievietes iesaistīties darbā ar bāriņtiesām un palīdzēt tiem kārtīgiem vīriešiem, kuri vēlas būt kārtīgi tēvi. Diemžēl bāriņtiesu politika mums tāda, ka visu lem par labu sievietēm. Tur ir pretēja situācija nekā politikā. Ja? Tur visu mamma pirmajā vieta, bet tik daudz bēdīgu stāstu tieši no tēviem esmu dzirdējis, ka vienkārši ļoti, tas tiešām ļoti žēl. Un, protams, ir jālabo tā netaisnība, kuru pieļāva 13. Saeima attiecībā uz 3 bērnu mātēm,
par sevi. Man ir 3 bērni, 2 pilngadīgi, 3 nepilngadīgs. Un pirms tā lēmuma, ka tagad maksās par tiem nepilngadīgiem bērniem, jā, es par to bērnu saņēmu 34 eiro, ko uzskatīju par tādu pateicību no valsts, ka tomēr 3 bērnus esmu laidus pasaulē. Tagad es saņēmu par 10 eiro mazāk. Ja? Tam nav nozīmes materiālai ziņā. Tam ir, es uzskatu, ļoti nopietna simboliska nozīme. Ja? Tas ir mātes darba nenovērtējums. Es teikšu tā. Un ir tīpaši, ja sievietes dzemdē pēc 40 gadiem, kā esmu to izdarījusi, es uzskatu, ka tas dubult varoņu darbs. Un vēlreiz pateicos visām sievietēm, ja, kuras zinu, cik niecīgas atalgojumas NVO, ka visi, mēs paši ieguldam, nevis kaut ko saņemam, ka milzīgs paldies jums un turpināsim. Bet cīņa ar nabadzību, protams, tā ir cīņa numur 1. Paldies jums! Jā, mēs kaut kā likumsakarīgi esam nokļuvuši līdz tiem demogrāfijas jautājumiem. Un, es aicinu Eiropas sieviešu lobiju valdes locekli Edīti Kalniņu šeit, lai iepazīstinātu ar nākamo dzimumlīdztiesības balvas laureātu. Un es ceru, ka mēs varētu Zoomā Parādnieku kungu pievienot. Jā, šī nominācija nāk Imantam Parādniekam, ilgadējam ministru prezidenta padomniekam demogrāfijas jautājumos un arī tam cilvēkam, kas izveidoja sadarbības platformu Demogrāfisko lietu centru un arī vadīja to, jo mums šeit klātesošiem nevienam nav noslēpums, ka Latvija ir demogrāfiskā bedrē, un šie gadi iezīmē skarbu statistiku, vismazākais jaundzimušo skaits pēdējo 100 gadu laikā. Un mums ir jāizvairās no šīs demogrāfiskās katastrofas un ir jārīkojas izlēmīgi. Un tas ir tas, ko mūsu nevalstiskās organizācijas arī atzīmē mūsu laureātam, ir tieši to, ka tā rīcība ir bijusi izlēmīga, aktīva iesaista un tas, kas ir novērtēts un ko mēs gribam uzsvērt, jo viens ir tie labie darbi, kas izdarīt, bet otrs ir veids, kā tu to dari. Un tas kas tiek atzīmēts par Parādnieku kungu, ir tieši šī prasme sadarboties ar nevalstisko sektoru, ar organizācijām, iesaistīt, informēt, iesaistīt diskusijās, sazināt, un tā ir tāda labā prakse, ko mēs gribētu, kā arī citi politiķi mācās no viņu. Un ir vēl viena lieta, par ko šī nominācija, protams, par attautas stratēģiju izveidoto, kas ir ģimene Latvija 2030, 2050 atjaunojamies, kur ir liels darbs ieguldīts no viņa puses. Un, jo īpaši izcelta ir goda kartes izveidošana. Un ja kādreiz tas likās, kas tad tur no tās mazās kartiņas un no tā iznāks, tad šobrīd mēs sastopam tik daudz bērnu ģimenes, kas to karti lieto ar lepnumu. Tas nenoliedzami uzlabo dzīves kvalitāti. Tā karta tiek izmantot publiskajos transportos. Daudz bērnu ģimenēm ir iespēja nokļūt muzejos, kultūras pasākumos, iespēdos, un es to varu pati personīgi tikai apliecināt, ka tas ir šī goda karta ir brīnišķīga iniciatīva, kas ir Parādnieku kunga veidotā, ir attaisnojusi sevi, un tas ir noderīgs atbalsts ģimenēm. Un, Kalniņas kundze, es gribētu lūgt, lai jūs pasniedzat Parādnieku kungu pārstāvē. Parādnieku kungs mūs visu laiku klausās visu ceremoniju, bet viņš ir ceļā uz Latgali un automašīnā, cik es saprotu, un tad nevar pievienoties. Un jāsaka tā, ka mums ir arī paudžu maiņa Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienībā notikusi, un mūsu ilgadīgais sadarbības partners Leonīds Mucinieks ir mazliet atkāpies no priekšplāna, un Elīna Treja šobrīd vada šo organizāciju. Un tāpēc, Elīna, varbūt jūs arī teiksiet dažus vārdus. Jā, tad paldies ceļo pie paldies jums.
Imanta, un jāsaka, ka tas ir laikam arī simboliski, jo ak Dievs, arī mēs, Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienība, visu daudzbērnu ģimeņu vārdā noteikti gribētu Imantu Parādnieku apzeltīt. Tā cīņa vairāk kā 10 gadu garumā tieši daudzbērnu ģimeņu interešu labā ir bijusi fundamentāla, grūta. Mēs zinām visas aizkulises, tas ir nācis ļoti smagi. Paldies tev, Imant! Un šoreiz šajā sasaukumā, kad Imants pats nebija ticis pie deputāta mandāta, patiesībā ar dzirdībām ausīm gan Gāta Eglīša Labklājības ministrijā, gan arī, protams, Puntuļkungs kultūras ministrijā caur Sabiedrības integrācijas fondu un vēl citām dzirdīgām ausīm. Paldies! Ir izdevies ļoti daudz, un tieši šajā te arī daudzbērnu ģimeņu pārstāvju līdztiesības jautājumos pārējās sabiedrības kontekstā. Un proti, jūs pieminējāt gan šo te nabadzības faktoru, ja? Šie jautājumi ir risināti gan nedaudz pārveidojot un pilnveidojot un bagātinot šo te pabalstu politiku, jo bez finanšu atbalsta neiztikt. Mums jāsaprot, ka daudzbērnu ģimenēs 2 vecāku kapacitāte un kapitāls dalās uz vairāk bērniem nekā ģimenēs, kur tie bērni ir mazāk. Līdz ar to, ja vien valstī šie bērni ir svarīgi un šīs ģimenes ir svarīgas, ir pamats viņus atbalstīt. Un otrs arī šis te sieviešu vīriešu līdztiesības faktors arī tika risināts ieviešot šo te tēvu kvotu, un jāsaka, ka tā atziņa no daudzbērnu ģimenēm ir tieši tāda, ka daudz lielāks potenciāls daudzbērnu ģimenē kļūt kuplākai ir tad, ja gan tēvs, gan māte sabalansēti nodarbojas ar bērniem, iegulda visās ģimenes lietās, ne tikai finansiālos aspektus risina. Un tad, ja šīs lomas ir sabalansētas un arī sievietei, mātei, daudzbērnu mammai ir dota iespēja augt profesionāli un vīrietis tēvs šo saprot, tad šīs ģimenes ir veiksmīgākas un viņas grib būt arvien kuplākas. Un mūsu uzdevums ir tikai, lai nāk pasaulē tie bērni, kas ir gribētu, un ja ģimene grib, lai viņai ir iespēja tos bērnus laist pasaulē. Un paldies, Imant, par tavu lielo darbu. Mēs tev dodam visu Latvijas ordeni arī bez šīs balvas. Paldies. Jā. Nākamās balvas pasniegšanai es vēlētos aicināt šeit Ogres biedrības Aspazī pārstāvi Daci Grīnbergu, organizācijas vadītāju, man palīgā. Un mēs tagad pasniegsim, jāsaka, man droši vien jāicina arī biedrība Vita klāt, ja? Jo jūs arī gribēsiet kaut ko teikt par nākamo kandidātu. Daci, lūdzu. Un nākamais kandidāts. Žūrī viņi vērtēja tā, un jums katram ir nominācijas sarakstītas, un ja jūs tas interesēs, padalīšos. Un mēs arī, protams, presrelīzē ierakstīsim tās galvenās lietas. Bet šī nominācija Ilmāram Dūrītim ir par kaut ko mēs vienojāmies žūrijā kā ļoti praktiski, ka mēs varam izmērīt, ka jūsu darba rezultātā, nāciet lūdzu Dūrīškunga šeit priekšā, ka jūsu darba rezultātā un mūsu sadarbības rezultātā. Jo man liekas, ka veselības ministrs, kad vien vajadzēja ar mums runāt, jo mēs viņu vajājām visur, lai krūts rekonstrukcijas programmu pēc vēža sievietēm ieviestu, jāsaka, mēs viņu pat ķērām ārvalstu finansētāju sanāksmēs un rakstījām, jums jādod parāds arī sievietēm, ne tikai Covid parādi par veselību. Ja? Mēs, darījām visu, lai veselības ministrijai un Nacionālām veselības dienestam būtu, protams, darba pilnas rokas bez tā, kas jums bija Covid dēļ. Un tas, ko norāda vairākas nevalstiskās organizācijas no mūsu tīkla un sadarbības partneri, ka jūs bijāt tā cilvēcīgā, draudzīgā seja kopā ar Skrīdas kungu Saeimā, ja, bet ministrijā jūs vienmēr diskusijā ar tiesību sargu, nevis ministrs, bet Dūrīša kungs. Mums diskusija par ieviešanu, mums ir Dūrīša kungs, un vienmēr mēs varējām kopā sastrādāties. Un man liekas, ka tā ir tāda no, kā žūrī teica, izskaitām lieta. Ja mēs varam pateikt, ka gadā 1000 sievietēm ir iespēja saņemt krūts rekonstrukciju par valsts līdzekļiem, tad tas ir kaut kas tāds ļoti praktisks. Ja? Kaut kas ļoti vienkārši. Dažkārt tu nevar izmērīt tik viegli, vai ne? Un ir noteikti izdarīt daudz citi darbi. Bet es tad gribu pateikt paldies par šo darbu. Un Daci pasniedz, lūdzu. Paldies, un paldies no jums arī sieviešu invalīdu biedrības Aspazī, jo mēs tiešām ļoti saskaramies ar šo
Paldies arī no Sieviešu invalīdu biedrības Aspāzija, jo mēs ļoti saskaramies ar šo lietu. Jaunas meitenes, viņas nāk kā brīvprātīgās mums palīdzēt, un viņas nerunā par šo lietu. Un tad piepeši mēs uzzinām, jā, viņām ir šī krūts problēma. Viņas kautrējas, viņas baidās atklāties. Jā. Paldies jums par palīdzību. Paldies. Paldies, jā, atļaujiet arī man pateikt, izmantojot izdevību, paldies visām šīm organizācijām, kuras apvieno sieviešu sadarbības tīkls. Paldies jums par to darbu, ko jūs darat ikdienā. Jūs šodien varbūt ceļat godā bijušos lēmumu pieņēmējus vai esošos. Protams, tas ir ļoti svarīgi, bet, manuprāt, bez jūsu darba, bez jūsu ikdienas klauvēšanas pie tām durvīm un bieži vien nākšanas pa durvīm iekšā arī par aizvērtām durvīm, un tas ir ļoti grūti. Tas ir ļoti, ļoti grūti. Bez tā nekas nebūtu. Bez tā nevirzītos uz priekšu arī tās praktiskās lietas, ko jūs šodien pieminat. Jā. Es domāju, ka, lai nu kā mums ir dažādi uzskati par dzīvi, par tradīcijām, par vērtībām, bet mēs visi varam vienoties vienā tādā kopīgā vērtībā, un tā ir cilvēcība. Un lai tā attīstītos, plauktu, mums pašiem jābūt cilvēcīgiem, un mums varbūt reizēm mēs varam izdarīt vairāk, vienkārši esot godīgi, patiesi un cilvēcīgi, nevis skrienot un plēšot kaut ko. Lai mums visiem izdodās ne tikai vārdos, bet arī darbos iedzīvināt šos līdztiesības jautājumus. Katram savā darbā, katram savā dzīvē, visai mūsu sabiedrībai kopumā. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka ir Latvijā politisks spēks jau 2 nedēļas vismaz, kuru vada 3 sievietes, un tā ir kustība par. Tas tāds mazs labojums. Paldies! Liels paldies, Ilmār! Un tagad es gribētu dot vārdu mūsu šīs dienas īpašai viešņai. Pirmā balvas pasniegšana notika Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā. Es atceros, Kalniņas kundze tad bija Ņujorkā Fulbright stipendijāte, un man uzticēja norganizēt ceremoniju. Un mēs sveicām 3 politiķus toreiz, jo toreiz tā bija izlemts, ka būs 3 balvas. Ja? Un mēs pamanījām to jūsu darbu cilvēktirdzniecības programmas izstrādē, paceļot tēmu, kas nebija celta, veidojot jaunus pakalpojumus, jaunas politikas. Tajā gadā arī balvu saņēma Ainārs Baštiks par uzturlīdzekļu fondu izveidi un Žaneta Vasaraudze par sieviešu ar invaliditāti piemēru darbojoties politikā un sociāli neaizsargāto grupu aizsargāšanu. Un Mūrniec kundze, jūs esat bijusi mums klāt dažādās ceremonijās arī, jo mēs jūs uzskatām par mūsu lielu draugu. Un es gribētu no jums sagaidīt tādus ceļa vārdus, jo mums vēl viena balva ir pasniedzama, bet es gribētu no jums tādus ceļa vārdus. Ko tad kā politiķis es drīkstu uzņemties, un kā tad man veido to sadarbību ar tiem, kas klauvē pie durvīm? No jūsu pieredzes. Paldies milzīgs par aicinājumu un iespēju šeit būt, jo tas projekts, par ko jūs runājat, sākās pirms 20 gadiem gandrīz. Parasti jau 20 gadu laikā aizmirst par tiem pirmsākumiem, jo viss attīstās un iet tālāk, kas ir milzīgs prieks, ka cilvēktirdzniecības apkarošanas programma šobrīd jau nav nekāds jaunums, nav nekāds pārsteigums, un Latvijā zina, kas tas ir un kā ar to cīnīties. 2003. gadā es biju iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra, kad kopā ar nevalstiskām organizācijām mēs sākām strādāt pie cilvēktirdzniecību apkarošanas programmas. Un es gribu teikt, ka tā bija tāda milzīga cīņa par šo projektu, jo visiem bija jāpierāda, ka tas ir ļoti nepieciešams, visiem bija jāpastāst, kas tas tieši ir. Un bez nevalstiskām organizācijām tas vienkārši nebūtu iespējams. Jo nevalstiskās organizācijas bija tās, kas vienmēr, kā jau Ilmārs teica, gāja varbūt arī bieži aizvērtās durvīs, bet tas, kas man tobrīd ļoti palīdzēja, ka bija tā pleca sajūta, atbalsts, ka vienmēr atnāks,
apskaus, samīļos arī, ja nu galīgi slikti būs, atgādinās, ja aizmirsīsies un palīdzēs. Palīdzēs ikdienā arī pie tiem tehniskajiem darbiem. Vēlāk es kļuvu par iekšlietu ministri, gandrīz pēc 10 gadiem kopš tās dienas. Un tā atbildība jau pieauga vairāk kārtīgi, jo iekšlietu ministrija ir viena no ministrijām, kas atbild par šīs programmas īstenošanu. Un atkal nevalstiskās organizācijas bija klāt. Atgādināt, ka mēs bijām tās, kas to sākām, mēs to turpinām un mums ir jāturpina ar to strādāt. Un atkal bija tā, ka tie bija atgādinājumi, tas bija atbalsts. Un tā bija arī sava veida tāda kontrola patīkama, ka neļauj aizmirst par tiem pienākumiem, kas ir jāveic. Un arī pēc tam jau ir pagājuši atkal vēl 10 gadu posms un ikdienā klausoties un sekojot līdz tam, kas notiek ar šo programmu, jo es kā šīs programmas krustmāte joprojām jūtos atbildīga par to, joprojām nevalstiskās organizācijas ir tās, kas visvairāk par to runā, jo programma strādā, sistēma ir sakārtota, bet nevalstiskās organizācijas joprojām ieliek tajā sirdi, ieliek to savu atvērtības sajūtu, ka ne tikai tehniskais darbs ir tas, kas ir jāizdara saistībā ar šo, tas ir arī gluži emocionāli un gluži atbalstoši. Tā kā es novēlētu, lai jūs turpinat arī būt tādas atbalstošas politiķiem, kā īpaši šodien, ja, kad tiek celti godā arī tādi ļoti seni darbi un ikdienā, lai jums pašām pietiek spēka un atbalsta darīt tās lietas, ko jūs darat un atbalstīt cilvēkus, kuriem tas tiešām ir nepieciešams. Paldies, liels! Tagad es gribētu dot vārdu žūrijas komisijas pārstāvei, žurnāla Mājas viesas galvenajai redaktorei Dacei Terzenai. Terzens kundze, es jūs aicinātu šeit iepazīstināt ar mūsu šodien, laikam, mēs visvairāk gribētu lielīt kandidātu, un jūs viņu nosauksiet. Jā. Manuprāt, ir ļoti būtiski, īpaši šajā laikmetā, ko mēs piedzīvojam, ar kādu vēstījumu sabiedrībā nāk politiķis un ar kādu vēstījumu nes līdz viņa darbi. Un ir cilvēki, kura darbi burtiski ir balstīti viņu personībā, viņu personības raksturā, viņu uzskatu sistēmā. Un tieši tāpēc šie darbi tik ļoti plaši iespaido ļoti plašu cilvēku loku. Un pēc tam šo vēsti dod tālāk arī sabiedrībai. Es domāju, ka šie vārdi precīzi atbilst mūsu šodienas laureātei Evitai Zālītei Grosai. Radošam cilvēkam, sabiedriskai darbiniecei un politiķei, kuras vēstījums, ko viņa nes sabiedrībā, manuprāt, varbūt jūsuprāt arī, tas ir altruisms, tā ir spēja, griba un prasme palīdzēt, un prasme šī mērķa vārdā sadarboties ar ļoti dažādām sabiedrības grupām un slāņiem. Un to Evita ir apliecinājusi visdažādākajos posteņos un amatos darbojoties, aizstāvot bērnu tiesības, aizstāvot onkoloģisko slimnieku tiesības un mudinot visdažādāko sabiedrības aprindu sievietes iesaistīties politikā, pašām rīkoties. Ja? Jo šis atgādinājums nekad nav lieks. Te jau daudz runātāji to uzsvēra, ka sievietes vienmēr kaut kā ir paradušas, mēs tā kā pa maliņu, mēs tā kā visu to placi sagatavosim, bet tad jūs vīri dariet. Ja? Nē, tie laiki tomēr ir citādāk un tie ir mainījušies un ir jādara pašām. Un līdz ar to tā balva, ko šodien Evita saņems, manuprāt, ir godam pelnīta. Godam pelnīta. Paldies! Es vēl gribētu piebilst klātesošajiem, ka par Evitu Zālīti Grosu ir balsojušas tādas organizācijas kā Patvērums drošā māja, Latvijas sieviešu invalīdu asociācija Aspazija, Latvijas audžu ģimeņu biedrība, Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija Zvaigzne, Latvijas katoļu sieviešu apvienība, Vidzemes kultūras un mākslas biedrība Haritas. Un, ja,
Un arī biedrība Vita. Nu, nāciet mūsu tīklā, un tad varēsiet pilnvērtīgi balsot. Nāciet, lūdzu. Es, Evita, gribu pasniegt arī šo te un paspiest roku un pateikt paldies par to sadarbību, kas mums ir bijusi, un ceru uz turpmāku sadarbību un jūsu aktīvu darbību politikā. Tūlīt vēl jums būs apsveicēji, un tad to atbildes runa pēc tam, ja var, ja? Mēs esam biedrība Vita, kura ir dzīvojusi tieši 30 gadus atpakaļ. Mūsu sākumā... Es atvainojos pie mikrofona, lūdzu pie mikrofona. Mūsu sākumā organizēja, vadīja, palīdzēja mums Zviedru, ļoti līdzīga organizācija sieviešu, kā jūs zināt. Mēs tā no turienes saņēmām čemodāniņus nepārtraukti ar visām lietām, kas mums ir vajadzīgas. Protēzes, pārējās lietas. Un tā mēs cīnījāmies diezgan pailgi, un tad nāca 13. saima. Un šī 13. saimā jūs ar visu spēku metāties iekšā, izveidojāt jaunu atbalsta grupu, kas tiešām iekļāva ļoti, ļoti lielu, plašu cilvēku loku. Un tur mēs arī tikām iesaistīts. Jums ļoti, ļoti liels paldies par to, ka jūs mūs ne tikai atbalstījāt, bet jūs mūs arī morāli uzturējāt, ļoti daudz arī materiāli, kā nu katrs varēja to izdarīt. Mēs esam ļoti pateicīgi jums. Bet varbūt vēl tāda lieta, kas ir tas zinūs, kāpēc jūs to darat? Es iebraukšu varbūt tās ne tādā jomā, kur man vajadzētu, un liekas, ka ir vairākas tādas īpašības, kas jūs raksturo kā personību. Tā ir milzīgi liela cilvēka mīlestība. Tādu empātiju, kāda ir jums, laikam sastapt ir diezgan sarežģīti. Milzīga atdeve. Un ne tikai no malas skatīšanās, bet iekļaušanās tādā ļoti sarežģītajā darbībā. Tā ir milzīga liela diplomātija. Un, ziniet, man tā liekas, ka tas vārds diplomātija ir attiecībā ar citiem vārdiem latviešu valodā. Izsišana, apšmaukšana, piemani. Kaut kādu tā atrast to iespēju tik pie rezultātu. Jums tas arī dzen izdodās. Kas vēl jums tāds, ko es te vēl atzīmēju? Ka jūs esat mācējusi dzīvē priecāties un būt pateicīgai par to pieredzi, ko jums dzīve ir devusi. Gan pozitīvu, gan negatīvu. Bet tā ir jūsu pieredze, ar to jūs dzīvojat, un tā pateicība jums spiežās ārā pa visām vīlītēm. Vēl jums ir ļoti labs atbalsta kolektīvs. Tā ir jūsu ģimene. Tie cilvēki, kuriem pietrūkst pareizē mammas, pareizē sievas, bet jūs esat mūsu visu lietošanā, teiksim tā. Un jāpadzīst ar pareizi. Tas pats par sevi. Tās ir tās jūsu baterijas, tā jūsu ģimene, kas jūs uzpilda. Tā kā ir ļoti tāds specifisks laiks, tad mēs jums esam ļoti, ļoti pateicīgs. Es ceru, ka jūs nesaraudināšu. Es ļoti centīšos. Es tā manu. Tātad tās baterijas, kas jūs uzpildīs, tā ir jūsu ģimene, protams. Viņiem nāks pareizīgai samierināties. Lai jums un jūs visiem mīļajiem būtu ļoti priecīgi Ziemassvētki. Lai tie būtu silti, mīļi, labi un ļoti laimīgs, veselīgs jaunais gads. Un īpaši jums sveiciens no mūsu grupas vadītājas Irinas, kura visās savās domās
ir ar jums. Paldies jums! Un es šito pasniegšu, bet es varu paņemt, paturēt šos te. To balvu varbūt ar rokā paturēt. Turēšu. Labdien, mīļie draugi! Man skatuviskā pieredze tā kā ir uztrenējusi, saņemties, un es to šobrīd arī lietoju, jo tik daudz, laikam, tādu vārdu es neesmu dzīvē vienā reizē dzirdējusi, un vispār tas ir mulsinoši, jo es īsti, es domāju, par ko man būs šī balva šodien, un pavisam īpaši sajūtu šobrīd ir turēt rokā šo laivu, jo es pazinu Marutu ilgus gadus. Un es esmu veidojis ar viņu arī dažādas interesantas lietas no porcelāna. Un porcelāns ir interesants instruments caur to, interesants ar savām īpašībām, ka patiesībā ļoti grūti veidojams. Ļoti tāds īpašs sarežģīts tas process, kā tas porcelāns tiek veidots un dedzināts. Bet tad, kad viņš ir izdedzināts, viņš ir ļoti, ļoti stiprs. Bet patiesībā viņš atstāja ļoti trauslu iespaidu, kas viss tajā arī ir. Tas, par ko runāja šodien godātās organizācijas, droši vien simboliski arī ietver visu šīs īpašības. No Dieva man ir dāvana, ka es ļoti skaidri kopš bērnības saprotu, ka mēs visi esam viens, ka mēs visi sēžam šajā laivā. Tā vienkārši ir dāvana, to nevar tā līdz galam iemācīties. Man vienmēr bija sajūta, ka es to visu pasauli varu ielikt kabatā. Un līdz ar to man nāk arī tā atbildības sajūta, kā tā pasaule tajā kabatā jūtās. Un šī laiva, ko es simbolizētu gan kā pasauli, un vēl trauslāk es simbolizētu, un es iztēlojos, un es zinu, ka tā ir Latvija. Viena maza, brīnišķīga, spoža nācija. Ļoti ievainota, kā daudzas no mums. Sievietes, sadarbības tīklā, kas mēs pazīstam viens otru. Bet ar šīm iespējām, kas kaldina mūsos šo redzēšanu, ka otram ir vajadzīga palīdzība. Un tieši sievietes ir tās, kuras aicina sadarboties, kuras ierauga, kur tas vājums mīt un ieaudzina to savos bērnos, vīriešos, arī vīriešos. Un arī vīrietis caur to kļūst redzīgs, jūtīgs un stiprs. Un tādēļ es novērtēju ļoti, ļoti šo balvu, es novērtēju šo simbolu, es novērtēju mūsu visu un nevalstisko organizāciju un politiķu darbu, kur ir tik redzīgi un spējīgi nolikt malā tās savas, kas no mūs katrs ir atvedis politikā vai tajā darbā, ko mēs darām, vienas idejas vārdā, lai šī laiva nesaplīstu, ka šī laiva ir saudzējama, viņa ir dārga dāvana no Dieva, mūsu valsts, mēs katrs, un ka mums ir visiem tiesības šajā laivā justies labi. Un lai vēl ilgi šī laiviņa kuģotu pa pasaules jūru ar savu apziņu, ar savu identitāti, unikālo, skaisto, balto identitāti, augstu paceltu galvu. Tas ir mans novēlējums un iemesls, kāpēc es arī saņēmos iet politikā, jo man likās, ka varbūt es arī tajā kaut ko varu līdzēt. Un izskatās, ka kaut kas arī ir izdarīts. Un šodien, kad man ir pirmā, var teikt, brīvdiena, es ar tiešām pateicību, godbību pasakos par šo balvu un novēlu visiem tiem, kas strādās tālāk, turiet rūpi par šo porcelāna laivu, par šo unikālo valsti, kas mums ir dārga, dārga dāvana katram. Un kas mēs to saprotam, vēl dubult dārga un saudzējama. Paldies! Paldies! Godāmie kolēģi, manuprāt, es neesmu nevienu runātāju šobrīd aizmirsus vairs. Nē, esmu. Nākotnes vīzijas.
profesors Atis Kapenieks, Rīgas Tehniskās universitātes tālmācības studiju centra vadītājs. Kapeniek kungs, pasakiet, kur mums jāiet? Jūs esat daudzbērnu tēvs pats, jūs esat izaudzinājis talantīgus, tehnoloģiski izglītotus bērnus. Jums ir daudzi jau mazbērni, ja? Ko jūs mums pateiktu šodien? Paldies par aicinājumu. Es arī tā visu laiku klausījos, ko lai saka, kas vēl nav pateikts, jo jūs jau visu gandrīz pateicāt, vai ne? Un tad es domāju, te ir dažas lietas. Pirmais ir, es arī tagad no 30 arī esmu valsts pārvaldē strādājis kādus 6 gadus un taisni barikāžu laikā, nevis tad, kad viss tā kārtība. Visu laiku ir tā doma, sakārtosim likumus, sakārtosim valsti. Nekad tas nekur nav izdevies. Ja? Varbūt, ka var skapi sakārtot, bet arī šaubas ir par to. Ja? Ko tagad darīt? Ja? Es domāju, ka tā metode ir iet uz priekšu, un tad jau sakārtosies. Ja? Jautājums, kur tad iet? Ja? Kur tad iet? Jo tad, kad es gāju skolā, mēs tiešām domājam, kā dabūt brīvu Latviju. Ja? Tie, kas bija neuzmanīgi, tie dabūja nepatikšanas, kas bija uzmanīgāki, tie vienkārši, palika domājot. Ja? Teiksim, Krišāns Valdemārs kādreiz, tas ir tāds cilvēks, ko vērts klausīties. Viņš paskatījās, kā pasaule ir iekārtota. Ja? Ir dažādas ostas sabūvējuši tur starptautiskie, tie visi, kas organizē kolonijas. Un tad varētu braukt, būvēt kuģus, braukt, tur tirgoties, šurpu turpu, ietu labi. Ja? Tad atrada to brīdi, kā pasaule iekārtota un ko vēl var darīt, ko vēl citi nedara. Citi ir aizņemti ar kaut ko citu. Ja? Jautājums ir, ko mums darīt. Pašlaik ir, es domāju, tieši tāpat kā Krišāna Valdemāra laikā, ir pasaule sabūvēta ar internetu kabeļiem. Ja? Visos tiem kabeļiem viss ir pieslēgušies. Vai viņi tiek izmantoti pietiekoši? Es domāju, ka nē. Mēs redzam, ka Cambridge Analytics sagroza vēlēšanas Amerikā, uztaisa Brexitu, apzog bankas pa kluso, ka viņas pat nepamana, vai ne? Tātad tehnoloģijām ir ļoti daudz negatīvu pielietojumu un kā saka, jārada ir tie pozitīvie pielietojumi. Ja? Tas ir tas ceļš, uz ko vajag iet. Jo atrast, kā saka, mudināt bērnus, tad, kad es gāju skolā, mums čaļiem bija stilīgi uzbūvēt radioaparātu spīdolu, un mēs varējām. Tas bija labākais produkts, ko toreiz industrija ražoja, un skolnieki, protams, varēja to uzbūvēt. Tagad tiem skolniekiem jautājums ir, es esmu jautājis skolotājiem daudz, ko tagad skolnieki grib. Tā īsti nezinu, tad es saku, viņi grib uztaisīt kādu aplikāciju, mapu, savākt daudz lietotājus un kļūt par miljonāriem. Ja? Jautājums ir, vai tagad pēdējā laikā jau sāk runāt, jau vairākus gadus, kad visi gribētu sev vienradzi. Ja? Tātad vienradzes ir tāds, kas ir lielāks par, tas ir vēl vairāk kā miljonārs. Un tātad kādā veidā mums atbalstīt to jauno sabiedrību, mums jāatrod tās metodas, ja mēs viņus atbalstīsim labāk, ja, tad arī visiem labi ies, un visiem ies tik labi, kad vienlīdzība atnāks pati no sevis, man liekas. Ja? Es nezinu.
Ati, vai tad es nelūdzu tev teikt, ka mēs visi ticam zinātnē un četrkāršā spirāli ir tā, kā mums jāvirzās uz priekšu. Tas būtu valsts un pašvaldības, privātais sektors, nevalstiskās organizācijas un akadēmiskie spēki. Un ka mums tur būtu jāvirzās un lai tas būtu digitāli, bet ka mums kopā jāstrādā. Jā, es jau arī visu laiku saku akadēmiskiem spēkiem to pašu, ko saku šeit. Ja? Tikai es zinu, ka agrāk es domāju, ka es kaut ko pateikšu tādu saprātīgu, un tas tā būs. Tagad es zinu, ka jāsaka ir 10 un 100 reižu, un tad varbūt kaut kas būs. Paldies, Ati, liels. Man ir lūgums, kā mājas tēvam tev palīdzēt. Mums ir kolēģi 3 darbi jāizdara. Mums ir jāuztais grupas bilde, ko mēs varētu sataisīt sēžot, tā smuki savirzīties kopā. Mums ir jāizdara šampanietis. Rozā tiem, kas nav pie stūres, dzeltens tiem, kas pie stūres. Un mums ir, protams, vēl arī individuāli jāfotografējas, un mūsu sieviešu sadarbības tīkla sadarbības partneriem man arī neliels pārsteiguma dāvanas un viesiem, tā kā jūs tā kā nedrīkstat neviens aiziet ar tukšām rokām, ja, tā kā no šejienes projām, ja. Sarunājuši, tā kā, ja mēs varētu tagad tā draudzīgi Rasa vai Edīte, kurš mums varētu nākt palīgā tā. Ati, varbūt tu te Eglīšu kungām blakus, es nākšu blakus ministram, ja var tā. Nāc tur, Ati. Tā. Vairi? Nāc lūdzu. Kadrā, nāc kadrā. Nāc blakus šitien, lūdzu. Labi. Un tagad lūdzu uz to, kā teica Atis, vienalga, vai to, ko teica Evita, domājot par tādu labu laivu un par tādu labu dzīvi nākotnē. Jā. Ha? Mēs esam visi. Jā. Jūs arī mūs nofotografēsiet, ja? Uztaisiet vairākas bildes, lūdzu. Jo katrās bildēs kādam acis ir ciet. Vai redz visus? Man, diemžēl, lētas nav līdzi, tāpēc visas nē, līdās visas man redz. Redz? Uztaisiet vairākas bildes, lūdzu, netaupiet filmiņu. Kaut dārga. Es arī ceru, protams, ka varētu kādas individuālas bildes. Nu, man kāds 100 ir. Super. Paldies. Es vēlreiz gribu pateikt paldies visiem nominētājiem, žūrijai un visiem laureātiem. Paldies, ka jūs pieņēmāt mūsu uzaicinājumu, visiem lūgtajiem viesiem. Un es tagad gribētu katram acīs paskatīties, vēl paspiest roku. Un mūsu atspirdzinājumu, man ir vajadzīga kunga palīdzība, tīpaši darba devēja palīdzība, jo tur ir leduskaps ar šampānieti un glāzes ir otrā telpā. Palīdziet, Šveicar kungs, jūs arī lūdzu varbūt. Tā kā vēlreiz, ministrs kungs, liels paldies jums. Paldies, ka atradāt laiku, es zinu, cik tas ir grūti.